Šis ielūgums man ir saglabājies manā ciešajā arhīvā. Vēl no avīzes Piebādzēniem 100. numura atvēršanas svētkiem. Un arī avīzīte ir šis 100. numuriņš ar pašu radošās grupas parakstiem. Gribi interesē, kurā datumā, kurā gadā? Tam īstenībā nav liels nozīmes. Numuriņš ir 2005. gada novembris. Un laiks jau no aizskrējas laikam ir pārāk ātri. Jo numuriņus jau vairs neskaitām, skaitām gadus. Un tagad vēlos dot vārdu Vēsmai un Zanei, bet vēl vienu tādu mazu rakstiņu no pašas avīzītes, kas likās interesanti Zanei. Kurš to ir teicis? Devīzi "Esi gatavs" izteica skautisma pamatlicējs angļu pulkvedis Bādens Povels 1908. gadā. Vai, piemēram, 20. gadu Čikāgas bandīts Al Capone esot izteicis šādu dziļu domu: daudz var panākt ar labu vārdu, bet vēl vairāk var panākt ar labu vārdu un revolveri. Es domāju, ka abas mākslinieces šobrīd atklās, kurš ir teicis vārdus, kad gadiem es pārskatos. Lūdzu. Jā. Patiesībā viss ir sācies 15 gadus atpakaļ. Un, kad gadiem es arī skatos, tad liekas sen, liekas tik sen, bija toreiz mums
jūnijas matos, bet salnu vējš, salnu dzen. Nadiemies pāri skatos. Un tas bija pirms 15 gadiem. Tas viss sākās ar 4 lapusītēm, pirmo numuriņu. Toreiz Laimja ierosināti sākām darbu. Esam piedalījušās vairākos semināros, esam mācījušās, esam mēģinājušas iesaistīt, un tas mums ir izdevies, jo bez jums, rakstītājiem, bez jums aprakstītajiem, jau avīzīte nevarētu būt. Un redzot te jūsu sejas, man šķiet, ka neviens nav tāds cilvēks, kurš nav tapis, vai nu pats rakstījis, vai arī ticis aprakstīts. Gandrīz 400 autori ir 515 gadu garumā. 15 gadu garumā tātad avīzītē ir 400, to mums palīdzēja savilkt Ieva, kura smaida, Ieva Ciekurzne. Un no 80 līdz 60 publikācijām ar parakstiem saviem ir bijušas tātad Laimis Šāvējs, Valentīna Dolmane, Maija Tīķere, Ulla Logina, Arnis Ratiņš, Egils Johansons. No 60 līdz 20 publikācijām Anita Auziņa, Baiba Logina, Liene Lorence, Jānis Majenieks, Sārma Petrovska, Jānis Smilgins, Sarmīte Vlodare. Pa šiem 15 gadiem esam piedalījušās vairākos konkursos, Spicās spāles konkursos, ko mūsu kaimiņi organizēja, un kas varbūt arī tika bijušā rajona. Madonas blakus kaimiņi, ja? Un Rankas. Rankas, un jā. tas bija toreiz Gulbenes, ja? Gulbenes. Rajons vēl, ja? Rajons. Nu, lūk, un ar visām šīm apvienošanām un pārmaiņām šīs jaukās lietas ir zudušas. Bet mūsu avīzīte Jaunpiebalgas novadā palika. Par to tiešām paldies visiem, kas bija šai brīdī klāt varbūt un domāja par to būt vai nebūt. Esam saņēmušas arī brīdinājumu un oficiālu rājienu ar oficiālu rakstisku ierakstu. Tas viss ir bijis. Un tagad sāksies jauna dzīve. Bet mazliet tātad par to, kas ir bijis. Pirmajam vaininiekam Laimim, kurš tai tālajā 97. gadā uzmeklēja mani un Vēsmu, un toreiz arī Arti Beķeri, un teica, kaut kādu informatīvo izdevumu Piebaldzēniem vajadzētu sākt ražot. Nu tad, Laimi. Vai te ir arī Tas ir pats. Tas ir no mums. Bet, jā. Visi rājien brīdinājumu un uzslavs arī no tevi. Viss vairāk. Un ja jūs esat izturējuši 15 gadu, tad visi tie lēmumi ir bijuši pareizi. Un vēl Laimi ausī vai daži teikumi no kāda avīzītes numura. Jo pārējiem būs jāatmin, bet Laimim tātad nolasīsim, ja? Uz kurieni? Patīk Siguldā pilsētas trase, Žagarkalns,
Lido trasa pie Gaiziņa. Sniegs, daba, kalns, ātrums. Tā man ir lieliska iespēja atbrīvoties no darba saspringuma, stresa, izkustēties, relaksēties. 2006. gada intervijā to viņš ir teicis. Un tad 2006. gada citā numurā ir tāds citāts. Nav viegli mūsu zemkopības ministrijas cilvēkiem noturēt līdzsvaru, lai Eiropas Savienības un valsts atbalsts tiktu sadalīts taisnīgi. Tā nelīdzsvarotā zemkopības ministrija un tāds. Bet to tad, lai viņu iedod pēc tam, lai viņš izlasa savus citātus. Atdosim, jā. Nu ko, Artis nav, jā? Ar Arti mums iznāca laba sadarbība, jo mēs jau to laiku tos datorus vēl uz jūs, un līdz ar to Artis bija tas, kas to tehnisko nodrošinājumu visu izdarīja. Un, ja atceraties tie, kas atceras vispār pirmos avīzes numurus, tad tie jau bija kopēti, tad mēs kopējām to laiku tacēs mēbeļu, ja, uz A3 formāta kopētā, jo pagastā vēl te nebija. Un kur vēl? Un tad bija Sijā lapa, ja, Valmierā, kur Artis arī sūtīja prom un vedām, un tad jau tālāk mainījās. Un tad, kad bija līdz 20 lapušu, varbūt biezāki jau tie numuri, Artis ļoti daudz darīja pārrakstīšanas darbu, jo neviens materiāls sākumā netika sūtīts datorā. Tāda lieta vēl nepastāvēja. Un tāpēc bija ļoti liels šis tehniskais darbs. Un dažreiz mēs Arti mudinājām, vai tad nu ir ierakstīts, ja, un Artim gāja šī rakstīšana visātrāk, ja vēlāk mēs arī iemanījāmies, ja, tad sākumā viņš rakstīja tiešām ātri, ja, nu jā, katram ir zināms te, man liekas, zālē sēdošajam diskešu laiks, ja, un tad jau tik sākās flešu un disku laiks, un šie e-pasti, ja, kas tagad jau, ja, un nu jau ļoti rets materiāls, kurš ir jāpāraksta no rokraksta. Ja. Nu, un tagad būt minēta. Man patīk AC/DC. Dažreiz gribas lēnu un mierīgu, bet citreiz uz pilnu klapi. Skatoties kalendārā, sirds pukst straujāk. Darba daudz, arī kritizētāju pietiek. Mīnus ir tas, ka apkārt citur saskatām labo, bet savā novadā to neredzam. No saimnieciskajiem darbiem man patīk malkas skaldīšana. Un tas ir mūsu tagadējais novadoms priekšsēdētājs. Tā kā zināt, ko saukt talkā uz malkas skaldīšanu. Necentāmies vēl no avīzītes izrakstīt un minēt neliksim, jo tikko uzsākts darbiņš, un tā ir Aija. Aija nāc pie mums šurpu. Pavasaris atnāk ar siltu lietutiņu makoņos, tik apsološi saule leju skatās, austrītām izgulīšu acis platās, lai rakstās. Rakstāmiņais. Rakstāmiņos neiedarā. Tev visi. Nu, tad laikam... Un tā kā šim pasākumam par godu, kā jūs jūtat, ir arī iznākuši pildspalvas. Tas nozīmē, ka potenciālie korespondenti visi saņems arī savus rakstāmiņus. Bet scenārija ir dziesma. Tādas ar ļoti skaistu un dziļu tekstu, tāpēc šoreiz vairāk pievērsiet uzmanību dziesmu tekstam. Mēs ļoti centīsimies skaidri artikulēt, lai jūs saprastu, jo tā skaistākā un paliekošākā lieta avīzītes sakarā tie ir uzrakstītie vārdi, dziesmu sakarā tie ir nodziedātie vārdi, un cilvēku attiecībās tie ir no sirds pateiktie labie vārdi. Tad mēs savus labos vārdus šodien esam caur dziesmu, pāriem būs, es saprotu, iespēja izteikties pēc tam, pēc scenārija. Un nopērciet zējums, jo tas ir vērtīgāks par naudu.
sūtīs prom nelabās domas, un no ceļa noslaucīs bailes no neveiksmes, paši redzēsiet noderēs. Nobeidziet vēju, viņš kā draugs un kā vārds jums būs, viņš jums neatstās bēdās un nelaimē vienus, viņš jūs apskaus un prasīs, lai pašu kā, viņš kā draugs un kā vārds jums būs. Nobeidziet vēju, kam pieder vējš, tas nabaks nav. Drīz es veikalu slēgšu, man jādodas prom, kamēr nav par vēlu. Nobeidziet vēju, kam pieder vējš, tas nabaks nav. Kam pieder vējš, tas nabaks nav. Nobeidziet vēju, kam pieder vējš, tas nabaks nav. Drīz es veikalu slēgšu, man jādodas prom, kamēr nav par vēlu. Nobeidziet vēju, kam pieder vējš, tas nabaks nav. Kam pieder vējš, tas nabaks nav. Kas sacīja šos vārdus 101. numuriņā? Domu saujā, tikpat kā sagrābšajam, kā sacīt, jāsaka, pa pagastu neskriesi. Būs vielas papīra, rakstu zīmes jāliek. Un tā 1977. gadā aprīlī, jau pavasarīgā laikā, iznāk jaunpiebaldzēniem sava avīze. Jaunākās ziņas avīze piebaldzēniem. Lai izzinātu, kā sacīt, jāsaka, savi ļauži, kas notiek mūsu pašu pasaules daļā, jaunpiebalgas valstē. Vai godā turēts likumības pants, vai prāti tīri no blēdīšanās, vai gara gaišumu un labestību liekam kopībā, vai, protams, seno gaišumu ar šodienu saturēt vienā veselumā. Un tu nepārlasīji, un es atradu tagad pati lasot vienu kļūdu. 1970. Es jau nepārlastīju, jā. Un es tagad dzirdu vienkārši, ja? Kas teicis šos vārdus? Un tagad kā? Tādā, mums ir gal galā 15 gadi, tas ir tāds tīņa vecums, vai ne? Līdz ar to arī tātad patīk spēlēties un jāuzmin katram, tagad būs ātri savs citātiņš. Viens no tiem ir šāds, 2006. gadā rakstīts, kāds reiz jau var tā atcerēties. Tad es vēl laikam nerakstīju, bet ir jau kāds, kas rakstīja. Ar kādu ātrumu mēs braucam, jo ātrāk notiek kustība, jo mazāk cilvēks uztver apkārtējo pasauli kopumā. Autore, es jau pasaku priekšā sieviešu dzimte. Zālē ir? Sēž un krata galvu, ka viņa nav tā autora. Liene? Liene Lorence. Viņai jau tagad ir galvā arī publikācijā. Viņa vecumu nesaraksta tikai savies. Vai ne? Tā nākošā. Arī šajā gadā gaidām bibliotēkā lasītājus ar visādām interesēm un vajadzībām. Kā arī tos, kuri pie sevis ilgstoši tur bibliotēkas grāmatas.
Anita, tā. Anitiņa, tev jau tas laiks ir cauri, kad nāca uz biblioteka ar visādām liecībām. Un tie rakstītāji rakstījuši ir vairāk nekā 10, tātad vismaz. Jā, vismaz 10 publikācijas, tāpēc ne jau visiem 400 mēs meklējām citādi. Uz izrādēm bērni par vienu konfekti varēja iegādāties biļeti, kas bija gatavota katrā grupiņā, atbilstoši nākamajai izrādēji. Kas to varēja teikt un rakstīt? Jā, taisnība. Pati jau jāatzīstas. Tiešām nepārlasījām, tāpēc te pats kāds bet mums ar Zani ļoti šķita, ka šo citātu ir jānolasa visiem. Un tas ir tāds. Dziļi ieelpojiet un aizturiet elpu. 5 gados esam dzirdējuši norādījumus. Strādā augšējās kājas. Rokas domātas smukumam. Ausis atsevišķi, pleci atsevišķi. Apdancosim savas kājas, sākam elpot, sadalām sevi uz pusēm, tūliņ pat redzēsim sāniņu un priekšiņu, galva nepiedalās. Tā ir sarmīgi. Un viņi aprakstīja tur 5 gadu vingrošanu sākuma skolā. Mājas, man liekas, nav, ja? Ēķermājas nav? Likās, ka nav. Rudīte jaksta. Ir. Pasnāca pateikt priekšā. Nu, pavisam neapzināti viss notiekošais lika mīlēt tautieti sev blakus, kuru redzi pirmo un varbūt pēdējo reizi. Rudīte rakstīja par dziesmu svētkiem un atbalstu apskaņstotiem. Aha. Brauciena laiku varam izvēlēties. Varbūt jūlija beigas, augusta sākums. Zināšanai turienes klimats līdzīgs mūsējam. Atpakaļceļā veldzēsimies baseinā, varbūt ko iegādāsimies preču izpārdošanā. Protams, ka tas ir Egils, jā, viņš ir apazīt. Bet tagad jautājums, Egil, uz kurien tu šitai rakstā aicināts? Uz Drušļiem. Nē. Laimīgi vēlreiz, jā? Nu, uz Spāniju. Uz Spāniju. Man šķiet, ka nav klāt, bet ļoti tuvu stāvoši cilvēki ir klāt. Par sevi zinu vienīgi to, ka šodien es neko tādu vairs neuzsāktu. Par ko viņi rakstīja tajā rakstā? Par mūzikas skolu. Jā. Es māmiņai dodos. Jā. Virsraksts tāds bija. Jā, bija virsraksts, bet man liekas, ka Valdis nav. Pensionārs arī ir cilvēks. Izsaukums dzīves, tas bija labs. Klausamies nāk. Pensionāru vakar kaut kas. Kaimiņš Māris Eihendals palīdzēja. Ar traktoru atveda no Andreja Alksnīša vecos ruļļus, ko viņam vairs nevajadzēja. Un viss notika. Raimonds! Uz vecajiem ruļļiem! Raimonds aprakstīs savu sieru. Nu to kāpelēt, kur jūs ledus sieru. Bet nolasīt varbūt vajag. Dejotāji uztraukušies, mamām no rokām krīt matadatas, trūkst krekliem un biksēm pogu, smaržo gaisā matulaka. Autore, kā jūs domājat? Man liekas, Lāsma. Nu, nē, tur jau ir tas.
Nē. Nē. Dzīvka Rozentāle, tā ir. Dzīvka Rozentāle. Un vakarā tika rībināta dēļu grīda uz nebēdu, jo palaidām puķīti pa dambi uz žagariem. Veltiņā. Jā, veltiņa. Palaid turpmāk arī. Tad par novada apvienošanos bija sekojošs citāts. Dzīvot jaunajā novadā, stādīsim citu ābeli. Ābele pati tiekdamās pēc saules to dāvā arī cilvēkiem. Mīlēdama zemi arī mūs aicina to mīlestībā kopt. Bet man liekas, ka nav kāda. Zinaita Šaldre. Tad ir citāts no šāda pirms Ziemassvētku raksta. Šokolādes figūriņas, rieksti, cepumi, piparkūkas, citrusaugi, karstvīns ar tipiskajām Ziemassvētku garšvielām kā kanēlis, anīs, koriandrs un kardamons var izsaukt alerģiskas reakcijas. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu! Atkausēšanas darbi noritēja vairāku nedēļu garumā, sadarbojoties ar vairākiem uzņēmumiem un ar dažādām metodēm. Tās metodes. Jā, Mēs tev kādreiz paprasīsim. Uztūrī netālu no gravotiem Viņķu kalna palguriem, kurus visi vēji aizķēra lielā meža ielokā, liepās un pļavās ieaugusi, lepni uz pasauli skatās Piebalgas pamatskola. Gunta. Jā. Tā, nākamais citāts ir šāds no 2010. gada jūlija. Vecāki sabraukuši pretī saviem bērniem un mani arī neaizmirsa. Iekriņās kaut kas traks. Ziedi, kļavu lapu, ķocīja, ķirši un upenes un pateikts paldies. Starp citu, 3 parastie krekli vēl joprojām ir pie manis mājās, tā ka droši atsaucieties, kamēr vēl neesat izauguši. Rūpēja Daiga. Nē. Vai pats rakstītājs to nezina, lūdzu, vai rakstītāja sieviete? Jā. Jā. Tas nav? Nu jā, tā stāsti, vai tie krekli atrada savus īpašniekus. Izerta, jā, rakstījusi. Es paņēmu pakaramo ar visiem 3 krekliem un iedevu viena bērna mammai visus 3. Lai dala tā. Jā. Tā. Nu, nezinu, bet nu nolasīsim. Ir. Tad lasi. Māju atgriezāmies vēlā vakara stundā, pilnas prieka, iespaidu un jaunu apziņu par kolēģu pleces sajūtu. Kuriem tā pleces sajūta kolēģiem ir? Māju atgriezāmies vēlā vakara stundā, pilnas prieka, iespaidu. Jā, es redzu. Ida. Vai tik jūs kopā neatgriezāties? Tad ir šāds citāts. Ir diezgan naivi cerēt, ka nāks labie onkuļi un tantes, kas atrisinās visas mūsu problēmas. Mums pašiem jāapzinās savs spēks, vara un ietekme. Nē. Laimi? Nē. Valentīna. Nē. Man liekas, ka nav. Ir. Pats. Ir. Pats nav. Jā. Tētis ir. Andri, mainīgs.
Jā, Andis tikai. Atdošu. Te viss ir sakārtots kronoloģiskā secībā, ja? Tuvāk nāk mūsdienas, tāpēc ir tā. Nākamais, man liekas, ka arī nav, vai ne? Cik maz mēs zinām paši par savu kultūru, cik maz apgūtas runas ir pašiem no savas tautas svinībām, nerunājot par spēju tā pielietot ikdienas dzīvē. Es nekā nesaku. Es nemācēju nolasīt kārtīgi. Bet Sandra nav. Bet Sandras nav, jā, tas ir Sandras citāts. Es viņu izlasīju tā, lai es saprotu. Man liekas, ka nav arī nākamā citāta autore. Katrs varējām ēst pārātus eko kartupeļus mundierī un eko biespienu ar eko zaļumiem. Iekavās manā porcijā izskaitīju 3 billes. Varbūt varat kāds pateikt? Ķīķermaja? Nē, tā ir Zelda. Viņš ir šokā par 7 eiro dārgo porciju, porcijā, kur bija 3 dillītes. Kad visi ir sanākuši top lielā ligzda, stāvus, tupus, rāpus, būri top. Darbojamies radoši. Būru apsauļošana. Kas apsauļoja būrus? Kas veidoja būrus un kas rakstīja? Jā, Inese. Nav Inese. Jā, Jā, un ir jau 2011. gada vasara. Jūlija augusta numuriņā ir šāds citāts. Skaistā vietā raisās skaistas domas, dzīvo skaisti cilvēki, dara skaistas lietas, skaisti mīl un pat skaisti izklīst. Un tās novieba ģīmi, tā savieba, ka nav. Bet ir es? Jā! Par vecību! Izklausās pēc manis, bet gandrīz vai katrā numurā raksta, bet šoreiz mēs izvēlējāmies 2011. gada 162. numuru septembrī. Pakalpojums inventāra noma, lāpstas, dvieļi, dēļi, soli, ķerra, vienai reizei 5 lati. Sagatavoja Dace. Tad vēl viens gudrs no pašvaldības citāts, bet man liekas, ka arī nav klāt. Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem. Ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis. Ābelniec līdzi. Jā. Nākamais ir atkal 11. gads vēl joprojām, bet nu jau oktobra mēnesis. Galvenais būtu, lai cilvēki saprastu, ka arī bez naudas mēs varam palīdzēt cits citam un dalīties arī ikdienā. Tas palīdzētu radīt drošību un stabilitāti katrā ģimenē. Jānis Mainīgs. Protams. 2011. gada oktobris. Autore aicina piebiedroties visus, kas savu izvēli vēl nav izdarījuši. Esmu atvērta dzirdēt ierosinājumus. Ar cieņu Valentīna. Esot jūras krastā, mums patīk vērot, kā garām aizpeld jahtas, aizbrāžas kāda motorlaiva un tālu pie apvāršņas līd lieli kuģi. Tad rodas doma, ko viņi redz, skatoties uz krastu. Kā jūs domājat, kurš to varēja rakstīt, tādu ainu uzbūrt? Klāvu nav? Jā. Tu nebija to reiz tajā ainā uz tiem kuģiem.
2012. gada janvāris. Pašu piebaudzēnu darinātās un sarūpētās dāvanas palīdzēja pasniegt pasākuma godaviesis Latvijas Republikas Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka, novada domes priekšsēdētājs Askolds Lietskalniņš, plaši pazīstamā tekstilmāksliniece Dzintra Vilks. Līdakas kungs vēl bija parūpējies arī par dāvanu Jaunpiebaudas bioloģijas kabinetam. Harmonijas ziņā. Jā. Tā, tad vienā. Tas ir priekšpēdējā numurā, mēs izlasījām tādu citātu. Lūdzu, neiet uz mūsu ātrajiem. Ja esat slims, tad sauciet palīdzību uz mājām. Uz vietas ātrajos neko nedarīs. Arī izsaukumu nepieņems. Viņa pēc tam paspējās. Jā, bet patiesībā es no šo citātu uzņēmu ļoti nopietni. Un negāju vairs uz ātrajiem. Un baidījos pat piezvanīt. Noslēgumā tad būs 2012. gada aprīlis. Cilvēki ir atsaucīgi arī no ārpuses. Jālūdz. Tas domāts ir no ārpus pagasta. Jālūdz. Nu, tad mēs tā kā savu darbiņu esam scenārijas piecēlusies. Bet scenārijas, tā labi scenārijā, man piecēlusies. Tad es attiecīgi to arī tikko nodarīju. Tātad jūs bijāt klāt kreatīvam atstāstījumam par mūzu izmantošanu avīzītes tapšanā, un tad redzot, mēs varam ķerties pie paša galvenā. Tas ir pie jubilāra apsveikšanas. Jubilārs mums vēl joprojām ir avīze pie baldzēniem. Nu, tehniski iemeslu dēļ apsveikums lūdzu saņemat jūs es nevaru visu reizē. Padalīsimies ar pienākumiem. Tātad mēs ar Inesi skatīsimies, kādas rubrikas un sadaļas ir ietilpinātas 15 gadu laikā šajā plašsaziņas līdzeklī. Un attiecīgi tās instances, kuru nodaļas tiek minētas, tad ir aicinātas kādu vārdu teikt jubilāram, un varbūt ir arī iebildumi pret to izvietojumu un atrašanos avīzītē. Nu, arī kā jūs izvērtējāt, vai visi izdevumi bija tādi kohēzijas vienoti? Bija ļoti ārkārt, ja, un to kohēzijas principu, es domāju, ka mēs visi kopā noslēgumā gan ķēdes ietilpinās savā tekstā, un mēs vēl ar dziesmu to kohēziju izdziedāsim. Nu, tad jau viss būs, jā, viss būs nākāt no manis. Nu, kā piemēram es varu minēt, jā. Jaunpiebāgas pagasta padome izsaka pateicību visiem, kas piedalījās televīzijas raidījuma par Jaunpiebāgu tapšanā un koncerta Vecais ratiņš veidošanā. Šeit ir minēta Jaunpiebāgas pagasta pašvaldība, tāpēc vārds lūdzu Laimīgi Šādei. Jā, cik sen tas bija. Jā. Un ir arī kāda cita dziesma. Ar ko gan iesākās? Un ar ko gan iesākās avīzi? Un es arī tā parakājos par tām vecajām avīzēm, un man uzmanību piesaistīja pirmais numuriņš. Kā jūs domājat, ar ko iesāks avīzi? Pirmā lapusē paša augšā. Ievadrakstu. Pirmajā lapusē paša augšā. Ar nosaukumu. Nu, mūsu pirmā avīze bija bez nosaukuma. Un
pirmais raksts bija lūdzu aicinām izteikt savu viedokli par avīzes nosaukumu. Ja? Un kas vinnēja? Nevinnēja Klintieka ziņas. Es atceros. Lūk. Jā, bet ja tā paskatāmies pār tiem gadiem, tik tiešām, kā jau pareizi teica, mūsu avīžu meitenes, mēs jau neskaitām numurus, mēs skaitām gadus, un ar milzīgu pārsteigumu jāsaka, ka es saskaitīju 15 gadi, un es jau to uztveru jau kā sadarbību, ne tikai darba jomā, bet, kā saka, jau gandrīz kā privātās neformālās attiecības, jā, jeb kā jūs te tā smuki dziedājāt par tām dienošanām un vakarošanām un labi zinu tiešām par jūsu negulētajām naktīm un pavisam citām lietām. Protams, mūsu dzīvē jau ieskrēja kādreiz arī kāds saspringumi un lielās politikas svētras un likumdošana, jā, un jāatzīst, ka, varbūt mēs tur vieni vai otru pusi kādreiz kaut kur tā pagrūstījāmies, bet vienu gan es varu pateikt, šitā avīzes cenzūrai nepakļāvās. Un kad tauta izteica šaubas par pašvaldības prāta spējām un viņu lēmumiem, ja, tad viņas taisnība meklēja pat ministrijās un pašvaldības savienībā, ja, lai pārbaudītu, vai tomēr pašvaldība ir taisnība. Ko es vēl gribu teikt? 15 gadi, ja, un mēs jau nebeidzam, mēs tikai šodien tas ir starpfinišs un mēs ejam tālāk. 15 gadi tas ir atjaunotajā Latvijā šajos 22 neatkarības gados, cik preses izdevumi visā valstī ir tādi, kas 15 un vairāk gadus ir strādājuši, ja. Tā kā, un visu šo laiku mūsu avīze ir bijusi, kā es saku, kvalitatīvs vietējā pagasta, vietējā novada preses izdevums, kas kalpo mūsu savstarpējas saziņai, mūsu vēlmiem un interešu izteikšanai. Un nebaidīšos teikt, ka viens no labākajiem Latvijā. Kas saka, strādājot šo darbu, es arī, kā jau jūs labi atceraties, regulāri vedījumus avīzītes no citiem novadiem, no citiem rajoniem, ja? Kādu, teiksim, kaut kur kādreiz paspīdēja ar krāsainām fotogrāfijām un ar ko, bet te pašā laikā vai viņām ir kāds būšs. Tāpēc, ko es gribu teikt, šodien gribu nodot jums arī sirsnīgs sveiciens no mūsu lielās mātes, no Drūvas. Kā Jānis teica, šodien pat no Drūvas. Tāpēc es diemžēl atvainojos un saku ar citām problēmām, es nevarēju šodien. Dievs Dievam, ka nav. Vēl ko es gribu teikt par to, par jūsu izturību un par to arī jūs pieminējāt šos pārmaiņu laikus, ka veidojās novadi, ja? Man te nesen vienā sanāksmē ar kaimiņu rajonu ļaudīm tur ļāpājot, nejauši pieskarāmies Spicas Pāvus tēmu. Un tur bija viena no Madonas meitenēm, kur arī jūs atcerējās un bija lasījusi šito tēnu materiālu, kad mums ir 15 gadi, tad viņas vēl tagad seko līdz, ko jūs darāt, ja? Un arī lūdzu nodot sirsnīgus sveicienus. Jā, Spicās Pāvus laikā mums izveidojās laba draudzība ar kolēģiem no Madonas puses, un mēs nekad nebūtu bijuši mācienā aizbraukušas, mēs nebūtu bijušas Jaunācas vai ne, Kalsnavā un kur bija tās klubiņš, kur ārpusē uzreiz kā vēl durvis, kā uzreiz ir pārkat grīdu un zāle, ja? Tāds bija tas bija ratums, ja? Un tur vienā bija ritīgi tāda koka grīda, kur mums dzidriņi arī bija līdzi, ja? Un tā kā vispār ir bijušas interesants dienas. Un droši vien, ka lasījāt, ka Zane vairāk kārt tika arī nominēta par redakcijas sleju, ja? Tā kā, ir tie zelta graudi, ja? Kas tā
Un kaut gan madonieši bija lieli lokāli patrioti un galveno balvu viņi nekad neatdeva ārpus Madonas rajona, tomēr mēs zinām, ka mūsu avīze arī tajos laikos ir labāk par viņām. Kad es to reiz tā neteicu? Pietiek runāts, ja? Paldies, Zane un Vēs, un paldies jums par šo darbu. Un arī šīs rozes, viņas saucās dodas. Jūs neesat kā komanda, jūs esat kā dodas. Jā. Pašvaldība saucās savādāk, ne cik es atceros, kā ir novada doma. Tagad novadā ir jauna valdība. Varbūt tā būs spējīga ieklausīties vēlētāju balsīs. Ja par cilvēkiem nerūpētu, viņi ņem iniciatīvu savās rokās. Kā tev liekas, vai novada doma ir tikpat pateicīga kā pašvaldība kādreiz? Pašvaldība tā. Kas tā patīk? Mēs jau ar gudru ziņu, tās visas labās, lielās dāvanas esam nolikuši aizkulisē, lai nebūtu to zaglīgu acu, kas laupītu to prieku, to pārsteigumu. Es ar visu bāzi. Ko? Krāmējās. To mantu ir tik daudz. Teikšu tā. 15 gadi. Jāsaka tiešām paldies Laimim un meitenēm. Tas projekts tapa. Viņš ir aizgājis. Tas ir viens. Saņemot savā paskastītē avīzi šajos gados, ko es pārlasu. Pirmais atveru, kas ir nomis. Otrais, kas ir piedzimis, vai ir vienlīdzīgi. Tad trešais, ko es paskatos, ir kam ir apaļās jubilejas. Ceturtais, redaktora svēja. Un pārējais tad ir tās pašlūdzi. Bet tās ir tās četras tās lietas, kas man tiešām no avīzes vienmēr ir paticis un stāsti pa vēsturi. Es neesmu vēsturnieks, bet man patīk vēsturē. Un jāsaka tā, ka cik man ir tas laiks kopā jums sadarboties, man ir tiešām liels prieks par jūsu atsaucību, par jūsu dziļajām domām, kas tur iekšā iet, jo to teikumu salikt, vārdus var sadomāt, bet teikumu salikt tā ir māksla, lai pareizi viņu izveidot. Un tāpēc es sākšu ar vēsmiņu, kas tam vēl nebūs, man tas teiciens paliks. Ar vēpsniņu. Šī būs no domes pateicības raksts, skatu no Viņķu kalnu, tas ir pilnīgi svaigs. Un šī glezna, lai tev to... Uztikoju draugos, ka man tās magones. Jo tur es esmu savu mazmeitiņu magonēs, jau, un es nevaru vienu izņemt laukā. Paldies. Paldies. Un tad redaktores otrai meičai jāsaka arī Zane, liels paldies par to darbu, ko esat veikuši. Un arī Mīš, paldies. Viņai ir horizontāls gleznojums, jo vēsmai ir vertikāls. Bet ar to, kas tā nu vēl nebūs, bija tā, ka... Es domāju, ka... Un šo pušķīti es gribētu izmantot arī šo brīdi pasniegtājai par
to, lai viss izdodās, un es domāju, ka Vēsmāra Zani arī nedos, bet tas ir dos padomus, palīdzēt, lai tas laikraksts būtu pat labs, kā mums. Es iesāku teikt par to, kas te nu vēl nebūs. Es eju kādā rītā uz skolu, un pēkšņi nāk no kādus 10 metrus pa meža ielu drausmīgi skrien meža cūka, un es kliedzu, kas tu nu vēl nebūs pilnā rīklē, ja, un es to izstāstu, un redziet, cik iesēdies prātā dzīves. Tas ir apmēram tāpat, ka priekšā ir kāds skolnieks. Kas te nu vēl nebūs? Tāpat kā mēs šad un tad ar Sani vienam otru paņemām uz zoba, tā jau nevis nav, jā, un arī kolēģi mums, kas skolā, kas izlasa arī šad, tad izsaka pirmie varbūt tādu kritisku piezīmu, un vienā no pēdējām avīzītēm Zanei ir steiga, un es jūtu, ka tā redakcijas sleja nebūs, un man virtuvē dzīvojamies ar mazmītiņu, es domāju, jāņem, jāuzraksta, un smuki man tur zīlītes un tā, un es tur uzrakstu tādu teikumu zīlītes ķirsī. Otrā dienā, kolēģis, nu, tev gan ir zīlītes ķirsī. Pati bija ķirsī, kaut rakstīja. Nu, lūk, kad mēs saņemam avīzīti mājās, ir divi veidi, kā to lietot. Es domāju, lai izlasītu. Pirmais variants ir tā kā no tādiem ļoti domīgiem cilvēkiem. Viņi saņem avīzīti, noliek un tad sāk no sākuma. Ir otri cilvēki, kas ir steidzīgi. Viņi saņem avīzīti un tad ātri rokās no aizmugurs. Cik ātri es tikusi? Dzimšanas dienas. Aha, vienmēr interesants. Nu, ko, turpinam? Jā. Tātad, varētu teikt, ka nav sliktu un labu cilvēku. Ir cildināmi vai nopeļami tikai viņu darbi. Mums visiem vajadzētu priecāties par tiem darbiem, kad tautskolā iegūtās zināšanas to dalībnieki liek lietā savās sētās un mājās. Īpaša iespēja tieši tev. Tautskolā ir ko teikt šajā sakarā? Jebkurā brīdī piedāvā kādu īpašu iespēju tieši Jūsu jubileja nāca tā ļoti spējīgi. Un es nezinu, vai es atcerēšos savas dzējas rindas, ko man nav iznācis laika tā īsti iestudēt, bet es jums sadarbībā par šiem te skaistajiem mūsu gadiem gribētu Ziedoņa Purva rindas citēt. Un Ziedonis Purvs saka tā: tā gaisma, kas visu mūžu man pieder, ir tēva un mātes iedegta. Un kāds, kurais esam, šo gaismu caur dzīvi nesam, staigājot savu taku. Nākam, aizejam projām, un ja nav citas spilgtākas blakus, ar sevi caur cevi kaut cik apgaismojam. No mums paliek vienīgi tik, cik mēs pret tumsu spējuši, cik ar to gaismu citos sējuši savu. Es domāju, ka jums ir bijis tāds darbs, kas ir prasījis milzu sadarbību ar cilvēkiem. Mēs esam bijuši ļoti dažādi, bet uzklausīt katru no tiem, tā ir bijusi milzīga liela prasme. Un es zinu, ka tautskola ir bijusi vienmēr viena no pēdējiem, kas iesniedza publikācijas. Un es ļoti, ļoti jums pateicos par to, ka jūs esat bijušas tik iecietīgas, sagaidījušas līdz beidzamajam. Un šodien pateicībā jums, atceroties šo te skaisto avīzītes rašanās pavasari, lai iesmaržo jūsu sirdīs hiacintes. Un te maisiņā jums ir dāvana.
dāvanā ir akmeņu vīns. To jūs kādā klusā pavasara vakarā, kad pogos lakstīgalas, atveriet un atcerieties, kas tiešām ir bijis tas, kas varbūt jūsos galvenais raisīs šo pareizo attieksmi pret cilvēkiem. Varbūt patiešām tie ir bijuši vecāki. Un nākošā dāvana ir tāda ar vēlējumu kā draiskulīga Latviju zīmes un raksti. Lai jūs nenomaldaties no pareizā kursa, jo tagad jums būs ārkārtīgi daudz brīvu vakaru, daudz brīvu nakšu, vasaru un ziemu. Nu, mākat dzīvot tālāk. Tās ir ceļazīmes jums. Tikai zināt. Ja jau mēs pie skolām esam tikuši, tad jau laikam ir skolas ziņas. Vienas es pat atsevišķi esmu izrakstījusi savā personīgajā bociņā. Gaidot joku dienu, skolēni zīmēja karikatūras. Skolēnu sasniegumi olimpiādēs, skolēnu sasniegumi konkursos, skolēnu izdalība dažādos projektos un tā tālāk. Un, protams, bērnu valodiņa. Bērns, piemēram, saka: man sāp roka, es iešu pie zobārsta. Vai notiek dialogs starp bērnu un skolotāju. Bērns saka: kad es izaugšu liels, vai tu jau būsi veca? Skolotāja saka: nezinu. Bērns atbild: vajag ēst gaļu, tad vecs nepaliek. Vai vidusskolai ir ko teikt šai sakarā? Kamēr vidusskola nāk, es pateikšu vienu teikumu par jubilejām. Tas ir ārkārtīgi nopietni, jo dažkārt cilvēks piesvana un negrib, ka publicē viņu jubileju. Bet tas vienmēr ir sievietes. Nedod Dievs atstāt un neizņemt šo teikumu laukā, šo rindiņu, ja, kas cilvēkam ir tik būtiski, ka lai neparādās tur viņa vārds. Ja. Tā kā arī tādi gadījumi bija diezgan bieži. Un kur negribēja arī, lai adreses publicē. Vārdu uzvārdu jā, kādus, bet ne adresi. Mēs esam mīļi, paldies. No kurienes varat 13 minēt? No kurienes? No skolas. Mums ar jums visu 15 gadu laikā ir bijis plats. Kā klusējās. Aprakstīja un pierakstīja. Un mudināja un pastūma. Un teica, nu taču uzraksti. Kādreiz jau arī vislēksības, vai ne? Bet šodien mēs jums sakām paldies par domu spēku. Tāpat kā jūs noteikti nevarējāt uzrakstīt vārdu par to nedomājot. Tad, kad izlasījām jūsu rakstīto vārdu, mēs arī nevarējām nedomāt. Un paldies par, es pirmo vienmēr lasīju redaktoras leju. Kaut vai pirms 12 naktī, kaut vai agri no rīta, un tad domas un domas. Kā domāju es, kā jūties tu, kā mēs varam visu kopā vēl kaut ko. Mīļš, paldies jums, tas bija vērts. Paldies, ja mākot vairs. Paldies jums. Tieši tā, tāpēc mēs domājam. Un mēs sakām, šodien mums suminām, sveicinām. Tāpēc pārņēmēji. Ja? Ja. Jā. Kamēr vēl dēls skolā, šaudā tālāk. Lats būs. Ar Aiņu arī. Kā vēsta ķīniešu sakāvārds, māka nav šūpulī ielikta. Tā nāk vingrinoties. Ikviena jauna nodarbošanās mūsu dzīvē prasa darbu un neatlaidību, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
Tāpēc šo jauno mācību gadu vēlu ikvienam skolas audzēkļim un pedagogam radošu un darbību. Ļoti uzmundrinoši vārdi. Vai kādi arī mums atklāt? Jā. Tev uzmundrinošo vārdu ir bijis ļoti daudz tieši no avīzes puses. Gan no Zanes, gan no Vēsmas. Un mēs droši vien varam stāties rindiņā pie tiem, kas savus rakstus iesniedz pēdējā brīdī. Mēs varam mērīties, kurš ir pēdējās stundās īsākā brīdī iesniedzis tos rakstus, jo ir tieši tā, ka pēdējais datums nodots, un kad jānodod, un pēdējā datuma vakarā es parasti zvanu Vēsmai un saku Vēsma. Es parasti nesaku Vēsma, saku Vēsmiņu, vai es vēl varu paspēt? Es sūti tik šurp. Un tāpēc jau tās ievadā tā dziesma par to nakšņošanu un dienošanu, vasarošanu un ziemošanu, jo kā paspēt pēdējā brīdī, to ziniet tikai jūs abas divas. Jo tā darba ir daudz un atrast vienmēr vietu tiem, kas nāk pēdējā brīdī, un ka es saprotu, ka acīm redzot, es neesmu vienīgā, kas nāk pēdējā brīdī, tad atrast visam pēdējiem brīdim no vietiņu, un vienmēr tā vietiņa ir atrasta. Mums gan bija sagatavots muzikāls sveiciens, bet tā kā jūs uz pašu vēlēšanos pārcēlāt pasākumu citās telpās un droši vien tiešām mājīgākā telpā nekā lielajā zālē, tad šo sveicienu mēs jums nodosim citā koncertā, jo šis instruments neļauj šo sveicienu sniegt, jo tur bija sagatavot šo pēnu mazo. Bet to mēs jums atskaņosim kādā privātā reizē, es tā apsolu. Mēs ar mākslinieku aizbrauksim koči pie jums kaut kur jūs būsiet klavieru tuvumā vai aicināsim pie mums. Bet šodien mēs vienkārši gribam nodot mīļu sveicienu. Vēl tādi ļoti īpaši vārdi būs pēdējā dziesmā, tāpēc es necitēšu dziesmas teksta autoru, vienkārši paciešties, kamēr visi sveicēji būs sadavuši mīļus vārdus un bučus. Un tā pēdējā dziesmā būs tādi ļoti skaisti vārdi, kurus mēs gribējām izstāstīt, ka mēs viņus gribējām tā kā uz vienu citu pasākumu. Mēs tā kā gribējām uz savu pasākumu, kuru mēs laikuma trūkuma dēļ neuztaisījām, un tāpēc mēs viņus pārsūtam jums, jo man liekas, ka tie vārdi ir tieši tie, kas raksturo to cilvēka lielo darbu, kas sakrājas, kad skaita tos gadiņus kopā, kā meitenes jau teica, ka ne jau vairs numuriņus skaita, ka skaita gadus, pēc ka to numuriņu ir tik daudz, tad kopā pēdējā dziesmā saskaitīsim tos gadus. Bet, tas tā avīzē gadus. Vai tas gadus neskaita? Sveicam Ja jūs atļaut, mēs arī vienkārši īsu un mīļu veicus vēlējam vārda māsai šajā brīdī teikšana, Aija, turi līdzi viņām, jo mēs arī turpināsim zvanīt 10. datumā vēlu vakarā un teiksim, ka mums vēl ir ko teikt. Un avīzītē vieta, protams, ir arī vēl vienam izglītības iestādījumam. Tā ir biblioteka. Biblioteka ne tikai avīzē publicē bērnu žūrijas nākotnes darbus, bet arī bērnu žūrijas rezultātus, jaunākās grāmatas, kas ir bibliotekā, un viena no tādām, kas man patīk pēdējo gadu atraktīvākajām lietām, tas ir erudītu konkurss. Te tāds ir. Ja tev patīk skatīties prāta spēles, minēt krustkārtu mīklus un tikties ar domobiedriem, katra mēneša 1. ceturtdienā pulksten 15. nāc uz Jaunpiebalgas pagastu biblioteku un piedalies erudītu konkursā. Tās nav svaigākās ziņas, tas ir klasika. Nē, diemžēl viņa nav bijusi uz erudītu konkursu un nezinu, kāpēc laikam nav pareizā laikā šis pasākums sākts vai iecerēts. Bet viņš tā izčākstēja dalībnieku, neapskatās. Es pievienojos visiem iepriekšējiem runātājiem, gan Laimai, gan Aijai, gan Valentīnai. Tieši tā arī ir, ka arī mēs kādreiz pēdējā brīdī iespraucamies vēl kaut kur un tā tā. Bet es gribu izstāstīt to, ka es jau 15 gadus šīs avīzītes tā skaisti krāmēju kaudzītē un lieku mapītēs, jo biblioteka ir tā iestāde, kur neizmanto avīzi lūgu tīrīšanai vai vēl kādām citādām nodarbībām, kā jūs saprotat labi. Un mēs rūpīgi glabājam un nelaižam no rokām ārā, un ja kādam kaut ko vajag, tad mēs nokopējam, lai tikai eksemplārs nepazūd.
Un jau 15 gadus es šo avīzi vedu uz Cēsīm, uz Cēsu centrālo biblioteku, kur viņa arī tiek vienmēr gaidīta. Kādreiz jau gan ar nokavēšanos tas sanāk. Bet es saku, bet var taču izlasīt elektroniski, bet nē, cilvēkiem daudziem patīk tomēr rokā paturēt un aptaustīt, un arī bieži vien sajust, cik viņa ir svarīga. Un es zinu, jā, es arī esmu redzējusi dažus kaimiņu novadu avīzes, musejā. Musejā ir labāka un biezāka un saturīgāka. Un paldies meitenēm par jaukajiem sadarbības brīžiem un skaistu turpmāko laiku. Kā lapas bija grabēdamas un šreiz gribu Aiņai arī. Tev Aiņa jānāk sēdēt te pat priekšā. Visur pie tā Vaivas teiktā ir aizmugurē grāmatvedīte tam biezumam. Nebūtu, ja neatļautu. Ja neatļautu. Ja neatļautu. Nu, lūk. Tad kādā gadā, neteikšu kurā, no 9. līdz 11. septembrim Eiropas kultūras mantojuma diena ar devīzi kultūras mantojums, zināšanas un prasmes. Un tad šogad Eiropas kultūras mantojuma diena apskats objektu vicemē ir Līganas kultūras nams, Jaunpiebalgas Luterāņu baznīca, Cēsu Jaunā pils, Cēsvēnes pils restaurētais kamīns, Vēvera ciema apbūve un tam līdzīgi. Jaunpiebalgas novada domi kopā ar draudzi un Jaunpiebalgas baznīca atbalstu fondu nolēma šogad rudens koncertu iekļaut šo dienu ietvaros. Un liels raksts par baznīcu. Lūdzu. Pateikties draudzes, atļautos arī fondu vārdā, izteikt paldies, par visu atspoguļošanu, par šo veids, kas notiek ar mūsu draudzes namu. Jā. Es tak zinu, Kāli. Vajadzīgo vietu tur izraks vai sakārtos, ja? Tā kā paldies par kopīgo sadarbību. Šeit. Ar militāru godu no kritušā partizāna atvadījās Nacionālo karavīru biedrības pārstāvis Dzintars Johansons un Daugavas vanagu biedrs Tālevalda Samuēls. Šeit kaut ko tad vēl priecīgāk. Pateicība arī Debērziņam, Artūram Tentelim, Zemesardzes 27. kājnieku bataljona komandierim, Dzintaram Puķītem un visiem, kuri ar savu klātbūtni atbalstīja, lai šī pārabidīšana būtu sākums Nacionālo partizānu kapu sektora izveidē Jaunpiebalgas vecajos kapos. Un par to rūpējās Piebalgas latviešu biedrība ar priekšsēdētāju Jānu Mainieku. Mēs nākam labi daudz. Visi piebaldzēni un gribam teikt, puķes ir, skaistas meitenes arī ir, piebaldzēni ir, avīze piebaldzēniem ir, bet kārtības tā nav, bet kārtībai ir jābūt. Bremnu profesori un salītu, lai būtu kārtība. Un kādēļ nav kārtības? Tāpēc, ka nerunājam piebaldzēniski. Es zinu, te Cigrīna vēl nāks, viņa mūs atbalstīs. Un
Tādēļ, ka mēs neesam sapazinušies. Nāk tāda smuka sieviete, sasveicināmies. Es tad neprasīšu, kas tu esi, no kurienes tu nāc, jā. Un kā tad tevi uzrunāt uz tu vai jūsu? Un tā, viss tas laiks ir pagājis. Pirms 62 gadiem, kad es te mētājos pa Piebalgu, tad nebija ne zanes, ne vēsmas, ne aijas. Un kad pēc 50 gadiem atgriezos, viņas jau priekšā, un tad vai tam vakaram tā ir 12 gadi pagājuši, kad mēs neesam tā kārtīgi sapazinušies. Tāpēc tagad Āvi liec to šķiņķi nost, ņemam katrs pa 2 glāzēm un ejam katrs pie savas dāmas pēc kārtas sapazīties, sadzert uzrādi. Es eju pie Aijas, izrādās, ka viņa kaimīnos dzīvo, bet es tak viņus nepazīstu un nomiršu vēl, un tā ir neiepazīstu. Nu tad pēdējais, jā. Opā. Jūs jau kaimiņi? Jā. Mēs jau pazīstam, mēs varam. Viņi jau pazīstu, bet ne skaidrs. Nu tad kaimiņi. Skrāģi. Un tad mums līdzi ir arī kāda līdzi bučojās. Paldies, tas ir arī interesanti. Tā, un tad mums arī ir šķiņķi, bildes, un kā sacīt jāsaka, ir arī tādas peršas, kuras es ielieku tai kastē, kuras saukt par datoru, un viņas nezinu, kur pazūd, ja? Un tā kā tagad es visas jūs varu uzrunāt ar tu, tad te man ir slēģjāņa viena perša, kuras tad jūs varēsat uzminēt, kurai viņa ir veltīta. Tev meitene no Burtnieka krasta tālām, šai Gaujas malā baltas ievas zied, un vakaros no pļavām miglas vālām, par dzimteni vēl reizēm griezas zied. Tu atnāci, lai paliktu šai vietā, lai stāstītu, ko zimtā zeme sniedz, lai aicinātu runāt tos, kas klusē, un katram savu domu izteikt neaizliedz. Lai arī reizēm sapņi projām rautu, bet liktenis tālāk ceļu soļot liek ar savu zemi, valodu un tautu. Tev arī turpmāk kopā jāpaliek. Tad šī bilde ir veltīta vēstuli. Tagad vārds profesoram. Es domāju, ka visi dāvā ziedus, tas ir priekš dvēseles, bet es domāju tā, ka es uzdāvāšu ziedu, kur varētu mazliet apēst. Un arī pārējai. Tāpēc teicu, ka roze, kuru var ēst. Jā, es domāju, ka tas par to lielo darbu, ko jūs esat darījušas. Un es varētu pateikt vēl tādu lietu. Tagad ir uzradušies nopietni pētnieki, uzrakstījuši tādu biezas grāmatas, un viņi pēta rakstīto un izteikto vārdu. Un katram vārdam ir vairākas nozīmes, kuras tam vārdam nekādi nevar atņemt. Viena ir tā maģiskā iedarbība. Jūs uzrakstāt, un tas paliek tā, kā iecīs, kur neviens nevar atņemt jums to rakstīto vārdu un neko izmainīt. Un tā vārda maģiskā
iedarbība, kas tajos jūsu rakstītajos avīzītēs, viņa darbosies, kamēr vien avīzi ilgi. Un tā informācija, kā tie zinātāji saka, vienalga kādā valodā būs uzrakstīta, viņa darbosies tieši ar jūsu domām. Un otra lieta ir tas, ka jūs latviešu valodā, tas nāk Latvijai tādu labu. Un trešā tāda svarīga nozīme, kur jau bija uzrakstīta pirms vairāk kā 5000 gadu, ir teiks, ka katrā svarīga iesākumā ir vārds. Un tā kā mēs tagad esam iepazinušies, tad jūs zināt, ka šeit ir profesors Pauliņjāns, ja? Filozofs Žukovs Kalvis un zvejnieks Slēģēns, un tagad mēs pie jums ejam ar puķiem. Mēs esam harmonijas dāmas, bet tie bija arī mūsu harmonijas kungi. Bet mēs ar viņiem nebiedrojāmies, jo mēs ar jums esam pazīstams un esam uz tu. Bet viņi teica, ka viņi nesot pazīstami, ka viņi nesot uz tu. Un tāpēc viņi iepazinās, bet mēs jau esam pazīstams. Nu, teikšu tā, ka avīzīte pie Balzēniem ir gaidīta avīze. Un lasīta avīze, un viens otrs piebaldzēns pat nepasūta druviņu. Viņš saka, es jau piebaldzēnā dabūju arī to pašu visu zināt. Un tas īpaši parādījās tā, kad bija vai Ziemassvētkiem, kad tur bija tā aizskavēšanās, tur kaut kas ar pastu nebija kārtībā, un tad bija liels uztraukums, kāpēc savu piebaldzēnu, kur piebaldzēns palicis un tā. Un tad tas bija īpaši jūtams. Nu, runājot par mani, es rakstu reti, bet labi. Tāpēc 2 pildspalvas es esmu saņēmis par šo laiku. Tas tādu nozīmē, ka labi. Un jaunai redaktorei apsolu, ka nākošā numurā būs mans raksts ar jauno pildspalvu. Viņš sveiciens un mums visām harmonijas dāmās, katrai pa puķei. Dziedāšanas līniju. Ar vēsmu un vairāk darīšanu pa bērnu līniju. Jā, pavisādām. Paldies, paldies. Un ar līniju. Es esmu slinka rakstītāja un slikta rakstītāja, bet pilsvalsts man iesrakstīt. Labi. Jā. Kā guļat jūs? Cilvēki, kas guļ uz muguras, parasti ir stipras un nepiecīgas personības, kuras ir apmierinātas ar savu dzīvi. Viņi reti, kad atskatoties pagātnē un esot pārliecināti par savu nākotni. Vai jūs guļat svarīgi? Es domāju, ka Olga noteikti vēlās savus kaut ko nebūtu. Veselīgi. Veselīgi guļ. Viņš domāja par savu veselīgo gulēšanu. Ir māsa. Par gulēšanu. Cilvēki, kas guļ uz muguras, parasti ir stipras un nepiecīgas personības. Tieši tā. Tieši tā. Un viņas noteikti guļ uz muguras. Jā. Reizēm. Tas reizēm rīktīgi stipra. Nu stipra kā baigi. Man tagad, meitenes, ir tāds jautājums, ka ko jūs darat no 1. datuma, ne, no 10. datuma līdz pat 3 nedēļas. Jūs strādājat ar avīzi rīktīgi dienu un nakti pēdējo nedēļu. 3 nedēļas tā kā brīvas, jo es arī esmu tā, ja pēdējā nedēļa vienmēr. Ja es kaut ko rakstīju, tad tikai pēdējā, vienmēr ir jautājums, kad ir pēdējā metri. Tā kā es dzirdu, ka jūs tikai nestrādājat, tā ir ļoti cītīgi visu laiku, bet to pēdējo laiku, nu šausmas. Oi!
Tāpēc jūs esat ļoti, ļoti stipras. Lai tas miegs būtu, tagad jūs tās miegs būs ļoti, ļoti arī stiprs. Ko mēs varam spēdēram? Vienalga, kā tagad būtu, jo tagad jau ir vienalga. Var atpūsties, jo gulēt mierīgi. Paldies jums, ka bijat. Paldies, ļoti jauki bija sadarboties. Vienmēr varēja visu sarunāt. Paldies. Paldies. Vai man nav tev patīk? Paldies. Paveicamie darbi šopavasar. Pilna seķēma izgriež caurumus pirkstiem, lai kājas var uzelpot. Uz skursteņa var likt atpakaļ stārķa līgstu, kas bija noņemta rudenī. Ar mietu jāieregulē gailes, lai pāriet dziedāt pēc vasaras laika. Jānogriež vaļenkiem purngali, lai nesvīst kājas. Es biju domājis, ka Liena grib noteikti kaut ko pateikt. Par darbību. Par darbiem. Paldies par doto vārdu. Es ilgi domāju, ko teikt, un tad es tā iedomājos. Man vienmēr ir jāuzklausa savu blakus sēdētāju mašīnā emocijas, ovācijas, es nezinu, izmisums vai kliedziens, klausies skolā gaisma, tā ir kāds laupā. Es saku, mierinies, vēsmaru samtais amīzi. Es esmu mēdien gribu novēlēt. Paldies par to, vispirms jau, kad esam kādu laiku dažādās jomās un pa dažādiem tekstiem un pa dažādām lietām sadarbojušās, ja? Nu, vēl droši vien tāpat blakus stāvēsim. Es gribu jums novēlēt labu veselību, skaisti izbaudīt pavasari, vasaru un visus gada laikus, ieraudzīt, kad plaukst lapas, jo parasti jau ir tā, viss jau ir zaļš, ja? Un pa kuru laiku nobira lapas. Tagad jums būs laiks tam. Paldies un lai jums izdodās tālāk. Lai tev sūtīt pēdējā naktī. Tātad arī tur ir blats skarbība. Jā, arī tur jau. Nu, lūk. Un ļoti daudz lietas ir arī par kultūras dzīvi. Kultūras nama direktora apmierinājumā un lepnumā par savējiem saka, ka ar šitiem dūliem mīļumiem kaut uz Maskavu varētu braukt. Nu, tas jau nav gan šī nama direktora, bet šī nama direktora. Lūdzu. Paņemsim pusi. Ļoti daudz, ko jums teikt, bet ļoti daudz, jo jūs esat pateikuši. Nu tā, mūsu sadarbība 2 gadus apmēram, vai ne? Un tas mūsu sadarbībā ir tas maģiskais 10. cipars. Tad, kad mēs skrienam, taisam pasākumus un vienmēr piemirstās tā avīze, goda vārds piemirstās, un Aija viņa vienmēr piemirstās un piemirsīsies. Un tad ir vēsmas zvans vai vēstulīte, meitenes plāniņu un 3 izsaukuma zīmes. Es saku, ārpēc mums taču atkal par plāns nav sataisīts. Un tad es vienmēr zvanu, Vēsmiņa, kad tas pēdējais datums, nu kad mēs vēl varam uzrakstīt, nu pasaki, nu labi, nu sūtiet, nu vēl jau Zana rediģēs. Ko es un ko Ilza grib teikt? Mums ļoti patika šī Mišela de Monteņa frāzīte. Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām, bet gan to, ko tajās ieliekam. Paldies jums! Un mēs nepārspējām novada domu, bet arī mums ir magones. Mazākā formātā. Un vēl, protams, tiek rakstīts arī tādas lietas, ko mēs negaidām. Piemēram, īstu vīru devīzes. Īsti vīri kleitu uzvelk vienatnē. Caur krūmiem uz zaļumballi, jeb pa atsperēm pie astras.
grūti atkorķēt, viegli izdzert. Īstam vīram nav bail no kopīgiem izbraucieniem ar sievu un sievas māti. Aicinu pārējos sveicējus rindas kārtībā. Lūdzu, nepārprotiet, tas nebija pa mani, man liekas. Sākumā neko negribēju daudz runāt. Atdotās 3 rozītes un, kā saka, miers un bērziņš, bet visi tik labi saka te un gari un skaisti runā, un domāju, man arī kaut kas tā nav jāsaka. Bet, ja mēs pieskaramies avīzītei kā tādai, avīzīte ļoti laba ir, manuprāt, jo viņa publicē bez maksas visādus sludinājumus, ko droši, piemēram, jāmaksā un daudz jāmaksā. Un arī vēl viens labums ir, ka notiek pasākums, man taču kaut kā jāpasaka paldies tiem daudziem sponsoriem, un droši to neļauj darīt. Viņi saka, nē, nebūs nekāda tāda popularizēšana atsevišķu zemnieku saimniecībai labdaru, to mēs nerakstīsim. Bet, piemēram, pie Balzēnam nav nekāda pretenzija. Bet ir arī viens trūkums. Un es dažus pēdējos gadus esmu neatlaidīgi prasījis, un tomēr redaktore nav ieklausījusies. Un es tā gribu arī jums visiem pateikt. Trūkums ir tāds, ka avīzē ļoti labs papīrs ir. Bet gribējās, lai viena lapusīte būtu apmēram tādā krāsā kā tās rozes. Jo tad varētu, tā avīzīte paliktu interesantāka. Zināt, teiksim, kurš pie kuras vai kura ir pavēlāk vakarā gaisā. Vai arī tā pārgrāk mājā nācis. Vēl visādas tādas lietas. Teiksim, kurš dzīvo apmēram tādā līmenī, algas līmenī, kurš dzīvo pāri algai. Un kas to zina, kur tas frukts ir ņemis līdzekļus. Kaut ko tādu. Bet, es vairāk šoreiz nerunāšu, jo tomēr avīzīte ir bez gala jauka, un ne tik viena avīzīte jauka. Es vairs varbūt neizteikšos, vai ne, bet bez gala jauka ir arī redaktori. Bet, to jau mēs jau visu zinām, vai ne? Un par citu ir visi no kaut kurienes nes sveicienus, es arī nesu sveicienus. No Jaunpievalgas novada, Jaunpievalgas pagasta, Raina ielas mājas numuru 18 iedzīvotāji. Un vēsma teica, ka viņa pietīšos mani pašu, lai biežāk uzturoties mājās, vai ne? Bet Zanai tomēr... Nekādas kārtības nav, jo sāk jau tāpat dot ziedus bez runas. Es pēdējais, un cerams, ka nebūs nekas smieklīgs. Bet sēdēju un visu saliku pa plautiņiem, un sanāk, ka es jau 10 gadus šeit dzīvoju. Un sanāk, ka šie cilvēki bija pirmie cilvēki, kurus es tā pa īstam satikšu šai pagastā. Un vēl sanāk, ka es tajā laikā biju braucis pulku, un es sāku rakstīt memoārus, un viņi ir daudz un gari, bet viņi nesot labi un ne tik interesanti. Bet tad izlasīju viņas, un tad viņas teica,
Raimi turpinies. Gadījumā kādreiz kaut ko uzrakstīšu, tas būs tikai pateicoties viņam, jo es neesmu iedzīts vēl kompleksos. Es vēl turpinu rakstīt. Ja? Paldies. 100 reizi. Bija to reizi. 100 reizi. Nu, 100 reizi numurs. Nav nekāds kā. Bet ir vēl viena lieta. Sēdēju un arī atcerējos. Un jūs varbūt paši to nezināt. Nu, varbūt jūs zināt. Bet ir cilvēki, kas nedzīvo Jaunpiebalgā. Un viņi lasa avīzīt. Un tagad, kad ir internets, es pat konkrēti zinu, kad es kādreiz kādam zvanu un saku, mums tur Piebalgā un tā. Zinu, es jau esmu lasījusi jūsu avīzīt. Viņi šeit nekad nav bijuši, bet viņi lasījuši jūsu avīzīt. Un tas jau ir līmenis. Un bez visām zilītēm ķirsīt ir jau arī cita veida teicieni. Kaimiņiene visu laiku karas uz manas veļas šņores, nerēķinoties ar to, ka man pašai arī jākaras. Kleita bija uzšūta uz auguma, kas mazgājot sarāvās. Un vēl pārskatot no 100. numuru, atkal jau kurreiz pieminam šo, šai jubilejai pārlasot dažādas rakstiņus, liela daļa cilvēku iesāk savus rakstus ar ķīniešu sakāmvārdiem. Un es mēģināju saskatīt kaut kādu zināmu saistību mums ar ķīniešiem. Vai tas ir mājiens uz to, ka ķīnieši iepērk Latvijā īpašumus? Vai tas ir mājiens uz to, ka mēs kaut kur tā kontinenta abos galos esam tomēr smadzenēs līdzīgi, ja, jo nekādi duraki. Un, protams, avīzē bija arī zināmas migrācijas problēmas, jo, piemēram, pacēlās viens raksts ar tādu tekstu. Arī ķencis esot iefiltrējies Ķīnā. Nu, ko tu ķencim padarīsi? Klāt i! Lūdzu! Tā nu, man tā labāk gribētos, ka jūs skaidāt, tā dziļāk jūs varētu ieskatīties acīs visām trijām. Nu, tā nu ir jāsaka laikam tā, kad manu gaišo galvu noskanēja tādas rindas, es ar jūsiem, jūs ar mani kopā sadzīvojam. Nu, tā nu arī sanāk. Gan svēti, gan darbdienas, kā sacīt jāsaka, no viena gala līdz otram ir mūsu. Vai, cik tu esi sataisīsi šodien nopietnu ģīmi? Laikam jau ir žēl, ka pāpu skrien prom. Tā nu dziļā mīlestībā es noliecu savu gaišo galvu jūsu gaišuma priekšā un tā jaunā gaišuma priekšā, kas laukā sacīt pa mūsiem tikai nāks. Nu, kā lai saka, 15 gadi. Tie jau ir tāds kā pusauģa vecums, bet cik daudz tai laikā ir padarīts, cik skaisti raksti laisti. Nu, ir jau tas pievaldēns runīgs, viņš jau runā gari. Īsai runāšanai, kā sacīt, jāsaka, viņam nemaz nav laika. Pievaldēns jau varētu runāt, kā sacīt, stundām, ja tikai teikt būtu, kas viņa klausās. Redz, nu, pirmai reize izdarīju vislielāko kļūdu priekšsvētiem, nolauzu puķi, kas bija domāta tautietei. Dievs piedomā uz grēkus, kā secīt, nebija ne mantas, ne taupības dēļ. Pats redzēja, ka tās strauji pacitos sāniski un puķe galva bet vai tad tādēļ es nevarēšu to otru pusi atdot, lai lieku kāda ģenēka un skatās, kamēr viņa vēl var dzīvot tādā žirtumā. Vai kā to nebūšanu izcitot galīgi ārā. Jā, nu šodien jau kā secīt, jāsaka tāds skaists brīdis. Visi lielie priekš
runā skaistus vārdus, un tie kā vienmēr pirmie, un es mazais priekšnieks ar pakaļajā daļā, kā sacīt. Bet tā arī ir vislabākā būšana, tā es visilgāk palikšu jūsu pieviniešanā. Un tad teiksiet, ķencis runāja pēdējais, vai cik labi, ja viņš kā sacīt izteicās. Bet tā man būtu jāprasa, kad tam gan es ešu nelabi izteicies. Tās sirds mīļās tautietes, šitās jaunās draiskules, kuras, kā sacīt, vairāk nevajag to pievalgas garam bagātību, tos domu graudus, lai veidotu teikumus un taisītu rakstus. Viņas esot laikam pagurušas. Dievs to zina, varbūt to iekšā daļu var šitā izpumpēt 15 gadu joļojot pa kā sacīt, pa savu pagastu un vēl ārpus tā, un tik rakstot un mīlestības vārdu sakot. Tagad viss tas, kā sacīt, cienījamai ejai priekšā, lai Dievs tev dos stiprumu un veselību. Pirmīt viena no šitām divām dāmām, kā sacīt, jāsaka, nelabi iedziedājās. Vējš salmu dzenot, nes no kurienes šādu dzenot salmu. Tā vējšam, kā sacīt, jāsaka, pievalgāja vienmēr. Reta diena, ka viņa nav. Un salma arī divreiz, kā sacīt, gadā, pavasarē un rudeņa pusē. Bet šitām jau vēl salmas nav nevienā galā. Un šodien viņām aiz pateicības ir sadots tik daudz puču, gan vīstošie laika gaitā, gan ekur mākslas darbs mūžam nevīstošie dziedi. Un tā, ka jūs tās iekšas žēlumā sašļuks pa šito laiku, ko jūs esat tagad labestībā atteikušās, un ka sāksat pārdomāt, vai pārgra mēs neizšķāvāmies, tad skatāties tajos mūžīgos dziedos, un tie jūs valdais dvēseli no viena gala līdz otram. Kas vēl jūs tik labi pateicis, ka es tagad saku? Kaut gan šodien jūs viss traki mīlēt, jau vainā man vienas puķis. Pastāvīgi Dievu, man to. Domāju, ne jau pievaldzānas kopuma dēļ, bet tāpat tā iztikas minimuma dēļ bažījos, ko varu jūs atnest un cik tas atkal pašam iegrēzīs ķešā. Bet svēki, jāšķiešu svētdies. Un tā es domāju, lai cik gudras jūs visas trīs esat, jūs jau esat pierādījuši, šitā vēl tikai pierādīšu, bet tad es domāju, tagad jūs tā laika, kā sacīt, jāsaka, būs vairāk tā brīvuma. Un ja cilvēkam ir vairāk brīva laika, tā kā sacīt, jāsaka, viņš ēd nejēga. Un tā es, kā sacīt, domāju, lai cik vai šitā iekšējās dvēsele, bez ēšanas vēl, kā sacīt, dzīvojis nav neviens, ne lielais priekšnieks, ne mazais priekšnieks, ne apakšnieks. Un tā es atnešu, kā sacīt, visu to pievalgas labumu. Kā sacīt, tipa kā trīssavienība, maize ciers pievalgas ols. Redz, ka tauta saprot, kas ir laba man tā atnešta, tūlīt
augšķi. Un, kā sacīt, to aluvēc nešo tādu domu. Ka jūs uznāks grūts prāts, tad ieraunāt pa mutei. Nav jau jāizdara uzreiz visa pudele. Nu, tā kā sacīt, viss tām vienāds, vai nav jāstrīdās un jāsaka, ķenis vienai atnesa vairāk, otrai mazāk. Paldies! Veselība. Un tev, vai ieti pakāpti, te nu nav nekas īsāks, te ir visu vienā. Un man jau arī nekāda lielāka lūguma nav, kā tikai to, ka tu tagad taisīsi tos avīzes numurus, tā kādā pirmajā lapā, gan ieliec, gan manu bildi, gan pa mani rakstu, jo tu jau pati redzi, cik es esmu gaišs no visiem gadiem. Un tagad mīļais Dievs un pestītājs. Jā, nu šitās divas gaisīgās tautietis, tikti dziļu, kā sacīt, jāsaka, gara bagāžu iekšējā daļā, ir domājušas atstēties no tam pievaldes jaunākām ziņām. Tādu Dievs dod viņām tādu prātu, lai viņas nekrīt nekādās citās gadījībās, bet lai turas svētā, sievišķīgā, ģimeniskā būšanā un godam strādāt to darbu, ko mūsu valdība savā trūkumā viņam ir atvēlējusi. Un vēl viens novērojums avīzītes lietošanā. Parasti tā avīze nenonāk rokās un vienreiz šķirstot vai nu no vienā gala līdz otram vai atpakaļ gājienā, jeb kā šeit saka, atsprākleniski. Ar to jau viss nav beidzies. Parasti tā avīzīte tiek pārlasīta vēl vienreiz un vēl vienreiz. Šie citātiņi, kas ir nākuši līdz jūsu ausīm šajā jubilejas reizē, ir no 2007. gada katra gada aprīļa numuriņa, ieskaitot pašu 100. ar parakstiņiem. Nu, lūk. Un tāpēc sākam otro apli. Jautājumi tika iesniegti iepriekš. Iepazīstoties ar tiem secinājumi, ir gan reālas vajadzības, gan priekšlikums šodienas problēmu risināšanai. Tomēr šodienas situācija liek aizmirst optimistiskas nākotnes prognozes. Jo tuvākā gada līdz 3 gadu laikā mums būs jāatsakās un jāaizmirst pat daudzas tās lietas, pie kurām bijām pieraduši. Daudz, kas būs atkarīgs no mums pašiem, ko spēsim kopā padarīt, cik savstarpēji saprotoši un izpalīdzīgi būsim. Par saturu atbild autors. Laimis Šāvējs. Lūdzu. Jā, bet nu viena lieta mēs tā kā tomēr neesam apgriezuši, konsolidējuši vai kā šajās laikos teiktu. Un tāpēc mans runas otrā daļa ir veltīta tam, ka es arī tā sekoju tam 15 gadu ilgajam produktam, kurš jau pēdējos 5 gadus jau darbojās kā tāda labi ieejot mašīna. Ja? Es, protams, neuzdošu jautājumu, vai tīk kāds autors, kas iesniedz savu rakstu no 10. līdz 20. datumam. Atbildes zinu. Es nenāju par nokavētiem darbiem. Bet es tagad gribu vēlēt veiksmi Aijai šajā lietā. Nebūs tev duets, tad tev jāizveido komanda, kas atsver tos dueta priekšrocības ar to, ka strādā tālāk. Lai tev izdodas, jo izvērtējot aprīļa numuru, man ir pilnīgi pārliecība, ka tev izdosies. Raksts jau tiek pārlasīts arī 3. reizi, tāpēc 3. piegājienā postskriptum dāvana avīzītei. Saprotu, ka šī būs tā noslēdzošā nots. Pirms
mums vairāk nebūs jāstāv kājās un jātur mums visiem līdzi. Un mūsu novēlējums pašā noslēgumā šai pirmajai daļai, kā es saprotu, būs ar Nadīnas Lievijas dzēju. Jo gadi jau nav pogas. Puķi mēs dodam vispirms tā, jā, un pēc tam dziedam. Vēl neiziecoties, vēl jums būs ziedmēties. Es apmērs pa ziedēm, es aizmirstu, es savījos, es jau pastāvu. We